Dievs tev šodien saka, ir tava kārta. Šī nākamā nodaļa ir viss par tevi. Tu visu savu dzīvi liki visus citus priekšā sev, visu citu vajadzības liki virs savējām, un tu ļāvi cilvēkiem staigāt tev pāri. Jaunībā iespējams bija naiva, vai cilvēki tev vienkārši izmantoja vai izturējās ļoti slikti, nicināja, pazemoja pret tevi kā neko. Tu vairs neesi naiva, tu zini, ka tev paredzēta dzīve, kur ir labāka, kā spēj iedomāties. Ka tu esi cienīga dzīvot tādu dzīvi un spējīga sasniegt to, ja tā ir Dieva griba priekš tevis. Un Dievam vienmēr ir apsolījums, ko viņš tur. Tā uzticība, paklausība, disciplīna, tieši tas tagad atmaksājas un nes augļus. Tu esi ignorējusi pretējus pierādījumus par šo cienīgumu un apsolījumu no Dieva. Tu zini, ka tas viss ir laika jautājums, kamēr tu turēsi ticību, un tu tiki vadīta ticībā neredzēšanā. Daudzi pat tevi apšaubīja, varbūt pat kritizēja, nesaprata tevi vai pat mēģināja apturēt tevi. Viņiem tas neizdevās. Tu zināji, ka tā ir tava misija, ka tas ir tas, ko Dievs tev paredzējis, un tā iestrēgšana, ceļojums, lai arī cik grūts tas bija, tā bija daļa no šī procesa, un šis skaistais attīstoties un uzplaukstot par cilvēku, kas tu esi šodien. Un no šejienes kļūst tikai labāk. Īs laika loks, pirms tu nes augļus, un tad tu izbaudi visas lietas, kam tu izgāji cauri un pie kā strādāji, lai sanāktu, un tu sajutīsies tik ļoti apmierināta. Ir tava kārta, pieņem to, svini to, jo tu zini, skatoties uz šiem cilvēkiem, uz citiem cilvēkiem, ka tas ir tikai laika jautājums, pirms tu sasniedz to pašu panākuma sasnieguma līmeni. Tu zini, ka tavi panākumi ir nenovēršami, jo Dievs svētīja citus, un tu zini, ka tas būs arī ar tevi. Izbaudi, svini, jo tev tas nebūtu, ja tu nebūtu izgājusi cauri ellei, lai nokļūtu šajā vietā. Dievs lepojas ar tevi. Tagad ir tava kārta.